iedot savu grāmatu, mēs viņu noliekam un runājam par grāmatām, un atrodas grāmatas, un apkārt ir grāmatas, akties, mana dzīve ir grāmatas, paldies. Tad kas būtu tava nodarbošanās? Vai arī dzīvotu mežā un audzētu savas vistas un ēdienu. Ar Sabīnu Berezinu un Raselu braucām turē, un tur bija, vai tu jūti? Un mēs lecam, un viss vienkārši izdziest. Jā. Tāds, ko darīt? Tagad sabiedrībai neinteresē klubi, viss. Tas liekas vairāk cringe nekā kaut kāda izklaide. Tas ir vecai paudzei. Un šobrīd vairāk interesē tiešām tie reivi, interesē dzīvā mūzika, interesē veselīgi pasākumi. Labdien, dārgie draugi! Lielais notikums podcasts šodien kopā, protams, ar Nordic Events un Skaņa gaismu. Šodien ciemos pie mums ir Ieva Pitaniec. Viņa ir projekta studijas vadītāja, viņa ir vēl daudz kas cits. Mēs sākam parasti ar ko mēs skatāmies, ko tad internets par tevi raksta. Un tad pārbaudam, mēs uztaisam to fact checku, tā kā, lai saprastu, vai tas tiešām tā ir vai nē. Te ir rakstīts tas, ka tu esi daudzpusīga māksliniece un uzņēmēja no Rīgas, kas jau vairāk kā 2 desmitgadus iedvesmo Latvijas dejotāju un radošās industrijas. Tātad projekts kreatīva vadītāja un galvenā horeogrāfe, kā arī podkāsta zīmola The EVE frekvencija dibinātāja ar 23 gadu pieredzi dejā un 18 gadu pieredzi studijas vadībā. Tātad 19 jau 19, nu redz. Te jau vajag izlabot un attiecīgi apgūst deju mākslu gan Latvijā, gan starptautiski, tostarp tādās prestižās iestādēs kā Millennium Dance Complex un Playground LA ASV. Un kas tad vēl? Jā, tu esi strādājis ar daudziem foršiem māksliniekiem, tādiem kā Bū, Trijāns Parks, Lobodā un James Arthur. Loboda. Nezinu, kas Loboda? Es zinu. Ukraiņu dziedātāji. Es nezinu, kā viņu pareizi izrunāt. Varbūt es nepareizi izrunāju. Varbūt. Jo es visu laiku, man likās, ka ir Lobodā. Varbūt kaut ko es jaucu. Maybe. Jā, un kas mums vēl ir? Jā, viņas mērķis ir ne tikai attīstīt deju mākslu, bet arī iedvesmot cilvēkus caur pašiedvesmas lekcijām un radošiem projektiem, kas veicina personīgo izaugsmi un apzinātību. Klasisks ChatGPT apraksts par mani. Jā, nu es saku, tas ir tas, ko internets par tevi atrod. Bet man liekas, ka tev ir arī daudz, kas cits. Tātad tu, protams, vada arī podkastus savus. Tu ļoti daudz arī strādā ar Eirovīzijas, visiem zinu, un citiem māksliniekiem gatavoja dažādas horeogrāfijas, un man liekas vēl kaut ko tu droši varēs vairāk. Televīzija ir manas otras mājas. Jā, un tev patīk arī augstās peldes. Un tu esi baigais grāmatu entuziasts, cik man zinās. Jā, ārprāts, es esmu so overwhelmed. Es ļoti atvainojos par anglicismiem, jo es patērēju informāciju angliski. Ja tāda izmetās, lūdzu piedodiet man, bet es pēkšņi vairs nezinu vārdu overwhelmed latviski. Līdz ar to... Pārlaimots, ne, vai kaut kā tā, ne? Tas nav tas pareizais. Nē, ka ir pārāk daudz informāciju, un es sāku uztraukties, un tu vienkārši pirmā podkāsta 2 minūtes ir runā par mani, un man ir tāds... jo es ikdienā nedzirdu par sevi, zini, kā es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, un es domāju par citiem cilvēkiem. Un tagad 2 minūtes stāst par mani, man ir tāds imposter syndrome. Līdz ar to mēs nonācām līdz grāmatām. Es, protams, gribu uzreiz papildināt, ka es esmu grāmatu blogere. Es beidzot sev oficiāli varu tās saukt. Okay. Es ļoti priecājos par to, un es taisu grāmatu apskatus, ļoti daudz lasu. Es vidēji lasu 10 grāmatas mēnesī, bet, piemēram, Martā es lasīju 4, tāpēc... Tā kā var mainīties, un šī gada mērķis ir tās pāri 150 varētu būt grāmatas izlasīt, mēģināt. We'll see. Jā, es lasu jau kopš bērnības, nav tā, ka es pēkšņi to sāku darīt, vienkārši sāku par to runāt vairāk. Un es uzzināju, ka ir tāda sfēra un vieta, kur var to dalīties un cilvēkiem interesē, un tagad cilvēki vairāk lasa grāmatas. Līdz ar to man ir grāmata. Un tu biji arī pie manas podkāstā ciemās, man uzdāvināja grāmatu. Protams, es arī nāku ar dāvanām. Un šī ir grāmata tāda kā par produktivitāti, bet tādā bišķītiņa citādākā formā, kas ir, lai mēs bišķi chill un vieglāk ņemam visu un produktivitāti veidojam no tā.
vieglās puses, jo zinu, ka mēs tīpaši latvieši ir pārstrādājušies visu laiku, un tāpēc man tev ir dāvana. Super. Es nezinu, es drīkstu reklamēt grāmatu. Mēs drīkstam Ali Abdal. Viņš ir arī youtubers. Man ļoti patīk šī grāmata, un man liekas, ka tā ir forši izlasīt katram. Mēs droši vien ieliksim arī, varbūt, ieliksim bildi, lai var redzēt, kas tā ir par grāmatu. Jā, droši. Es nepelnu nekādus procentus no tā, es viņu vienkārši ieraudzīju un iedomājos, ka tā būtu laba dāvana. Tas ir tieši par produktivitāti, ja? Jā. Labs, super. Feel good productivity. Paldies. Tā, mēs noliksim viņu droši vien šitien te varbūt tā, lai viņu var redzēt arī podkāstu. Viņš saka, reklamēsies. Tu viņi grib paslēpt? Nē, man vienalga. Bet es gaidu to brīdi, es laikam gatavojos tam, kad es izdošu savu grāmatu, es to skaļi runāju, jo citādāk viņi neiet uz priekšu, bet tagad es sākšu vairāk par to runāt, tad ātrāk tas piepildīsies, ka man būs sava grāmata, tāpēc es trenējos, kā ir tagad iedot savu grāmatu, mēs viņu noliekam un runājam par grāmatām, un atrodas grāmatas, un apkārt ir grāmatas, akties, mana dzīve ir grāmatas, paldies, tālāk jautājums. Tu sākus jau viņu rakstīt? Es viņus uzrakstījusi, plus mīnus, man vienkārši es netieku pāri tam, kā cilvēki to lasīs. Tā ir tāds psiholoģisks bloks, jo tur ir diezgan daudz mana dzīves pieredze par to, kā es atklāju veselību sevī. Teiksim, tā, jo katram ir savs ceļš, un šis ir mans ceļš, kā es meklēju, lai es būtu vesela. Un kādi notikumi to ietekmēja. Jo tie notikumi nebija nemaz tik skaisti un labi, ja tas nerodas no veselības, meklēt veselību nerodas no veselības, tas rodas no slimības, un tas ir apraksts par to, un man ir bail pagaidām, ka cilvēki to var lasīt un redzēt, bet es gribu, lai viņi to redz, un man vienkārši jātiek šim blokam pāri. Wow! Tas izklausās ļoti, ļoti pat interesanti. Un tā. Es ceru. Un es tev izstāstīšu vēl vienu lietu, kad ir daudz tādu, kuriem, piemēram, varbūt, kam neizdotos uzrakstīt, teiksim, labu grāmatu, un viņi par spīti visam vienkārši būs tie, kas pirmie, viņi izdos drīzāk 10 grāmatas, pat nevienu, un vienkārši ies, un man šķiet, ka tie, kas uzraksta vislabākos gabals, tas arī ir par daudzām citām lietām, viņi tā kā grib to perfekto mirkli vai visu to apaudzēt un tā, un ļoti baidās no tā nākamā soļa to visu palaist dzīvē. Bet es novēlu, lai tu atrodi to drosmi, to visu palaist un attiecīgi tas viss noteikti atnāks pareizajā mirklī, kad tu jutīs, ka tas ir pareizi. Jā, jo man arī liekas, ka tas stāsts nav beidzies, tas vēl arī mani attur. Jā. Es neesmu tagad tajā perfektajā formā, kādas vēlos, visticamāk nekad arī nebūšu, bet gribās uzlikt kaut kādu punktu, lai es varu iet nākamajā savā dzīves posmā, vēl vairāk audzēt šo visu. Mēs katru podcastu sākam ar jautājumu no iepriekšējā viesa. Pirms tam mums bija Valērija no Magic Moments, kāzu organizatori, un tas, ko viņi gribēja tev pavaicāt, ir, ja tu nenodarbotos ar to, ko tu nodarbojies šobrīd, tad kas būtu tava nodarbošanās? Jā, šis ir sarežģīts neigls jautājums vienlaicīgi, jo mana nodarbošanās ir viss, ko es vēlos darīt. Tāpēc mēs arī no sākuma runājām par to, ka es esmu multimāksliniece, un es katrā dzīves posmā daru varbūt kaut ko citu. Pamatā man ir dejas, es esmu horeogrāfa, tas ir mans pamatdarbs, bet tam visu es audzēju dažādas citas profesijas. Tagad man pēkšņi sagribējās kļūt par podcasteru, es uztaisīju podcastu. Es gribu uztaisīt filmu, es kļūšu par režisori. Es gribu uztaisīt jebko citu, kaut kas ar stilu saistīts. Jebkas, vai es gribu lekcijas, es vienu brīdi pasniedzu elpošanas lekcijas, vai es runāju par to veselību, par visu, kas ir apkārt. Ja man tas uznāk, es to daru, es savu dzīvi izveidojos tā, ka es varu darīt visu, ko es tiešām vēlos darīt, tāpēc man ir grūti iedomāties, kas vēl es varētu būt. Jo es jau daru visu, ko es vēlos darīt, teiksim tā. Varbūt citā dzīvē es vienkārši būtu skolotāja kaut kur. Vai arī dzīvotu mežā un audzētu savas vistas un ēdienu. Okay. Tāpēc ir ļoti tā kā, no vienas puses grūti un arī viegli. Un es esmu visu mūžu bijusi pašnodarbinātā. Tev ir no bērnības kaut kāda atmiņa, ko tu teici, par ko tu gribētu kļūt? Citiem tur ir policisti tur vai medmāsas vai pārdevēji vai kas? Laikam nē. Es neatceros. Man vajag slikti ar bērnības atmiņām. Meloju. Es atceros vienu no pirmajām, ka es gribu būt žurnāliste, un es to tagad piepildu ar podcastu. Savā ziņā, jā? Jā, to es sapratu. Izstāstīja, mēs īstenībā
pirmais podcasts, ko mēs ierakstījām, bija ar Rihardu Bērziņu. Rihardiņš! Jā. Čau, Rihardi, ja tu klausies. Attiecīgi no papīra lidmašīnām. Es zinu, ka tu esi daudziem māksliniekiem taisījusi choreogrāfiju un tā. Izstāsti, ko tu pati domā par Eirovīziju? Vispār... Par Supernovu Eirovīziju? Par Supernovu. Par Supernovu tieši. Sveslība. Paldies. Tā. Zini, kā, ka tev jau pajautā, ko domā par savu darbu, ir baigi grūti atbildēt. Jo tur ir gan labās lietas, gan negatīvās lietas. Kopumā man ļoti patīk tas, kā tas pirmkārt attīstās, ka tā ir laba platformā, ko ar mūziķiem parādīt sevi un arī māksliniekiem sev parādīt. Protams, gribētos, lai tas viss kļūst vēl lielāks. Redzēju, ka šogad laicīgāk paziņoja dziesmas un bija ilgāks laiks sagatavoties, jo šis bija viens no retiem gadiem, kad es nestrādāju. Labi, viņš strādāja, bet es nestrādāju tajā sākuma posmā. Un parasti ir 2-3 nedēļas, lai jūs sataisītu priekšnesumu visus citus gadus. Tas ir nenormāli maz. Un tas bija tas lielais stress, kas man nepatika Supernovā. Tu jau strādā ar vairākiem jau? Nu, tā dažreiz sanāk. Nevienmēr, bet dažreiz sanāk 2-3. Un ir ļoti grūti to visu sataisīt. Tas ir ārprātīgi milzīgs darbs. Bet tagad viņiem bija 2 mēneši, līdz ar to tas jau sāk uzlaboties, līdz ar to tā lieta. Okay. Kas ir grūtākais, izdomāt pašu to choreogrāfiju vai attiecīgi viņu iemācīties? No sākuma laikam to ideju, no sākuma viņiem vajag ideju. Visu pēc tam var atstrādāt, bet viņiem vajag visu jau kādas krāsas, kāda ekrāni, kas būs uz skatuves, dabūt tos cilvēkus. Jo nav tā, ka visiem tagad ir brīvs janvāris, un visi tagad ir gatavi. Nē, tev laicīgi cilvēkiem jāapsaka, kad ir jāstrādā, jo visi ir aizņemti. Jā. Un dabūt šos cilvēkus konkrētā projektā ir grūti. Arī tā ideja, ja pats mūziķis nav jau atnācis ar savu ideju, tad ir, es domāju, kas kur. Mēs arī kameras liekam, no sākuma izdomājam, kur kāda kamera būs, kas tur notiek apkārt. Un... Tā kā sanāk, ka jūs arī izdomājat, kā komanda, no kura leņķa ko filmēs? Jā. Okay. Pat neizdomājam, mēs to iesakam, bet, protams, pēc tam... Viņi paši izdara pa savām, jā? Viņi izdara dažreiz labāk, dažreiz nē, bet ir arī lietas, kur mums liekas, jā, šito ir iespējams izdarīt, bet to atnāc, un jā, to nav iespējams izdarīt. Varētu dot piemēru? Jā, mēs gribējām Rauma vienā priekšnesumā, viņam ir kadrs, kur iet viņam klāt, un kamera grieztos 360, un pēc tam atrautos nost, bet tas nebija iespējams, jo tā kamera bija pārāk tuvu skatuvei, un ja viņi rautos nost un cita kamera ņemtu viņu uz nākamo kadru, tad redzētu to kameru kadrā. Okay. Nebija fiziski iespējams to tagad salikt kopā, jo mums vienkārši nebija tā tehnoloģija. Tā tehnoloģija pastāv, bet mēs nezinājām, ka mums viņa vienkārši nav. Labs, es redzēju, Eirovīzijā bija tas franču dziedātājs, man liekas, kuram bija ļoti krūti safilmēts tas viss. Tur vēl rādīja, pēc tam, man liekas, bija tāds viral TikToks, kur visi tur teica, ka vajag iedot tam operatoram, vajag iedot prēmiju un tur, nezinu, kaut kādu uzcelt kaut kādu pieminekli vai ko. Tiem, kas ir uz stedīkēma, tie, kas tur skrien nenormāli, jā. Tur bija viens čalis, kas skrēja pa to platformu, tad balti izgaismot, tas stage bija. Un izskatījās rītīgi iespējīgi. Un arī tas gala rezultāts, protams, arī... Jā, šiem kameras cilvēkiem arī savu choreogrāfiju tie, kur ir uz kājām. Tagad šī te Supernovā bija Līgo, kuras bišķi piepalīdzēju superminimāli. Un tur bija filmētājs, kas viss ieskrējās, cik vien ātri iespējams un skrēja pāri, tā kā papakšu, un tad tas kadrs ir tā kā no apakšu tā smuki iet, kur teorētiski varētu robotu nolikt, un tas robots aizbrauktu. Parasti ir, šogad nebija. Bet Latvijas televīzijā kāds robots bija, un cilvēks šo funkciju pildīja, un viņš vienkārši ieskrējās nenormāli, un viņš jau neredz, kas viņam ir zem kājām. Viņš vienkārši močīja un nenormāli ātrumā. Jā, tagad tie kameras cilvēki. Galvenais jautājums, kad Markus Riva būs Eirovīzijā beidzot? Es ceru, ka nākamgad. Jūs zini, kā man ir viena no mīļākā dziesma, Take Me Down, bet tas bija tajā gadā, kad Aminata bija. Loģiski, kad Aminatas dziesma ir labākā, kādu mēs esam aizsūtījuši uz Eirovīziju, bet tajā gadā Markusam bija tik laba dziesma, kas arī varētu braukt. Un žēl, ka tas bija tajā gadā, nevis citā gadā. Man jau liekas, kad arī... Šogad viņam bija tur, kur viņš tas Jēzus bija, vai tas jau arī, man liekas, bija tā interesanti un forši. Man nav komentāri, jo es neskatījos.
Ok. Izstāstīji, tu teici, ka skriena operators, piemēram, tur viņš neredz, kas ir zem kājām. 100 punkti ir bijuši daudz visādi kuriozi vai atgadījumi, kas ir gadījies gadu laikā. Kas ir kaut kas tāds, kas nāk uzreiz atmiņā? Domāju, būs skatos, vai ar operatoriem ir... Uz skatu, notiek filmēšanas tieši te televīzija. Varbūt studijā, varbūt televīzijā, varbūt tas ir kādā treniņa nometnē vai kur. Oh my God, cik daudz. Laikam populārākais tas, ka pazuda elektrība, kad uztais mēs ar Sabīnu Berezinu un Raselu braucām turē, un tur bija vai tu jūti? Un mēs lecam, un viss vienkārši izdziest. Tāds, ko darīt? Tādi populārākie. Nav bijis tā, kad, teiksim, kāds dzied, un es zinu, ka, ir cilvēki, kas vispār dzied zem fonogrammas, un tad dzied, tā kā pazūd elektrība, un tad tu dzirdi, kā aiziet kaut kāds šķībais meldiņš. Tā nav gadījies, jo man šķiet, ka visus, ar kuriem es strādāju, visi dzied dzīvajā. Visi manējie, es nezinu, es neesmu strādājis ar tādiem, kas dzied uz fonogrammas. Tur ir, protams, playbacks apakšā, jo tur arī daudzi, šis cilvēks dziedas fonogrammas, bet ne, apakšā ir playbacks, kas ir kaut kāda otrā balss vai kaut kādas lietas, kas ir backi vai kaut kas jau ir ierakstīts. Un tāpēc daudziem liekas, ka varbūt tā ir fonogramma, bet tā nav fonogramma. Bet uz fonogrammas, es neesmu strādājis ar tādiem cilvēkiem, tāpēc es nezinu. Kas vēl tāds interesants ir noticēs? Orprāts. Es vairāk kā 20 gadus štie esmu un uzdot tādu jautājumu. Īstenībā viss ir diezgan es neesmu bijis baigi trakos tādos. Man, laikam, tāda viena no spilgtākajām atmiņām, tas nav nekurjos, ne baigi smieklīgi, bet, ka es sapratu, kāpēc ausu monitori vispār ir dziedātāji. Mēs uzstājāmies Prāta vētras koncertā, kas bija pirms 2 gadiem. Jā. Un sanāk, ka tas ir stadions. Un tu izēji priekšā, un sanāk, ka tā skaņa nāk sekundi vai 2 vēlāk no priekšas, un tev ausīs skan īstā skaņa, un tās laiks, kad tu pierodi pie šīm 2 skaņām, kas tev nāk. Man no sākuma es neko nesapratu, man bija asaras acīs, mums ir jādejo, un es nesaprotu, kur ir īstā skaņa, bet, protams, tu iemācies un saproti, kur ir tā, kas tev ir jāklausās. Un ja tev, pie tam neuzgriež tos ausu monitorus, un tev ir vienkārši tā atskaņa, un kāds tev vēl kliedz kaut ko, un tāds, nezinu, kas man jādara. Un, tas ir tāds, es nezinu, tas nav smieklīgi, bet tas ir, ka cilvēki to neapzinās, ka šī ir tā lieta, ar ko mums jādīlo. Un tad dejotājiem parasti negrib dot ausu monitorus, tas ir tāds klasisks. Tas nozīmē to, ka, tā kā, varbūt tāds ieteikums visiem, kas rīko lielākus pasākums, koncerts un tā tālāk. Neaizmirstam par dejotājiem, darbie draugi, iedodam viņiem ausu monitors. Tas būs krietni labāk nekā... Noteikti. Viņi arī liek, viņi dažreiz uzliek tos grīdas monitorus, bet tik bieži viņus vienkārši neuzgriež. Tā, ka viņi vienkārši nav ieslēgti. Un tad tu skaties uz dziedātāju muti un mēģini saprast, kurā brīdī atrodas. Un bungas, ja piemēram dzīvās bungas ir, viņas tev vienkārši un tev jāskatās dziedātāju mutu un jāmēģina saprast, kur tā atrodas. Un tu nemaz nedzirdi, kas notiek. Galvenais, ka ritmiskais ir. Bet to, man liekas, daudz cilvēku nemaz nezina, tā kā, ja tu esi uz skatos, tu brīžiem dzirdi gandrīz neko, salīdzinot visiem tiem, kas ir tieši pie skatos, un viņi dzird visu. Viņi visu tur aiziet visa skaņa, tā kā viss stums ir uz turienu pavērsts. Jā, un dažreiz viņi arī ties monitoros uzgriež, kas bundzinieki dzird, kas ir, kā sauc to lietu? Metronomu. Uzliek metronomu, un to tāds, kas šī ir pa skaņu? Man vajag īstu muziku un balsi, es nevaru metronomu dejot. Tad ir tādi, kad viņi arī sajauc tādas lietas. Tas, laikam, ir populārākais, ka skaņotāji parasti lažas taisa. Jums ir arī... Es sāku atcerēties lietas. Labi. Pirms 2 gadiem mēs stājāmies, man šķiet, ka Kuldīgā vai kur, un jau čakars bija uzlikties. Skaņotais nesaprata, kā kaut ko pieslēgt UTT, un ir tās ausis, viņai, un ko ir 5. 6. dziesmā viņai vienkārši ausis neskan, un viņi sauc skaņotāju, un skaņotājs ir aizgājis projām, ir aizgājis mājās. Un mēs stāvam skatos, mums tāds ir koncerta vidus, un skaņotājs vienkārši vienkārši aizgājis projām. Mums bija arī savs skaņotājs līdz, kas mēģināja. No 5. beidzās darba laiks, Laikam. dodos Es nezinu, kas tur notika, bet mēs stāvam skatos kādas 5-10 minūtes vienkārši. Sorry, mums vienkārši nav skaņa, mēs neko nevaram izdarīt.
Un tā kā jau viņi dabūja sazvanīja atnāca un tad salika, bet tas mirklis, jā. Un zini, kā vainīgs jau ir tas dziedātājs, ne jau skaņotājs. Jā, jo tas jau tas, ko daudzi brīžiem neredz. Es esmu redzējis arī, ka uz skatuves mūziķi, pieņemsim, dzied, un viņi saka, nolamājas, ja tas skaņotājs nevarēs savākties un nevarēs normāli uzgriezt, tad viņi vienkārši aizmetīs miķi prom un viņi nemaz neuzstāsies. Tā kā skaņotāji, diemžēl mums ir tas krišanas akmens, laikam, un viņi ir tik svarīgi visā šajā, un es nezinu, kas notiek ar viņiem. Latvijā ir daudz labu skaņotāju? Es nezinu. Es zinu vienu. Vienu tu zini? Labu. Ok. Tu gribi pateikt, kurš tas ir vai? Jā, tas ir Rudolfs. Sveiciens Rudolfam. Čau. Ok. Tu esi diezgan daudz arī, tu pateikt, braukāt arī visu kaut kur apkārt. Gan ceļot, gan arī profesionālā nozarē, piemēram, uz LA, es zinu, ka tev patīk aizbraukt, un tur tu esi diezgan daudz arī mācījusies. Izstāsti, kā atšķirās varbūt tā pasākuma kultūra Latvijā un štatos, vai varbūt kaut kur citur, kur tu esi to redzējis tā spilgtāk? Pasākuma kultūra, noteikti cilvēki ir atvērtāki. Tas ir pirmkārt. Tas, kas LA šobrīd ir, kas man patīk, ir mazāk alkohola kultūra. Ļoti daudz ir pasākumu, kas ir bez alkohola un ļoti labi pasākumi. Tad vēl LA ir dienas ballītes. Mums tāds praktiski neeksistē. Es dzirdēju, ka esot kaut kāds klubs, es nezinu, vai LA vai kur, bet esot kaut kāds klubs, vai Nīderlandē bija, kuri tu tā kā aizies tā kā reiva ballīti pirms darba, un tu tikai kaut kādi kafiju un bezalkoholiskos dzērienus pasniedz. Tikko to kalvi ar Madara Cosmetics uztaisīja, tur pagājušajā nedēļā, bija. Tur tieši bija 6 no rīta vai cikos bija reivs. Bet redz, kā, piemēram, mums bija ciemos Ex the Base, un viņš stāstīja, ka vai grūti esot, it sevišķi reģionos, savākt cilvēkus uz pasākumiem. Uz kaut kādiem jaunieši vairs uz klubiem nestaigā īpaši. Vecrīga pa lielam ir tā kā vairāk un mazāk izmirusi, ja, tā kā tādā, negalīgi, ja, protams, ir vēl vietas, kas diezgan spēcīgi vēl iet uz priekšu, bet nav vairs tas pats, kas, piemēram, bija 10 gadus atpakaļ vai kā savādāk. Man ir viedoklis. No. Brīnišķīgi. Droši. Tas, ko pasākuma organizētāji neredz, ka mainās sabiedrība, un viņi neiet tam līdzi. Tagad sabiedrībai neinteresē klubi, viss. Tas liekas vairāk cringe nekā kaut kāda izklaide. Tas ir vecai paudzei. Un šobrīd vairāk interesē tiešām tie reivi, interesē dzīvā mūzika, interesē veselīgi pasākumi. Tā, ka kur tiešām, kad kaut kas notiek, tur, kur ir pievienotā vērtība. Kad ir kvalitatīvi, ka tev var pārsteigt, jo mēs visu laiku esam tajā telefonā, visur ir pārbāsts ar informāciju, jo mēs esam saņēmuši tik daudz, ka mēs arī sagaidām no pasākumiem vairāk nekā šobrīd tiek piedāvāts. Un arī kaut kādas inovācijas. Un īstenībā gribētu aicināt arī cilvēkus apmeklēt deju izrādes, jo deju izrādes praktiski neapmeklē. Es skatos, piemēram, ja aiziet uz teātrī viss ir izpirkts. Kaut kādos koncertos viss ir izpirkts. Dejas izrādes vēl nav topā, bet dejas izrādes ir amazing. Tāpēc es iesaku iet uz dejas izrādēm. Var izstāstīt, kur var atrast deju izrādes, jo es zinu, ka man bieži vien, paziņu lokā ir, mums ir deju kolektīvs Auseklītis, piemēram, jau mēs tur kultūras namā vietējā savācamies. Ne par to es domāju. Tad tu zini, kad ir kaut kā. Kas ir deju izrādes? Tā ir tā kā izrāde, bet ar dejošanu. Tas ir tā kā aiziet uz teātri? Līdzīgi, jā, protams. Okay. Es pilnīgi svešu tūlīt pasākumu noreklamēšu, un tas man neko dzīvē nedos. Ir duša papēžos, būs palādījumā, un tā ir dejas izrāde. Praktiski laba mūzika, zinām mūzika, kvalitatīva dejošana, labi tērpi, un ļoti emocionāli tevi iekustina bišķi citādāk nekā, ja skatītos parasto teātri izrādi. Jo daudziem liekas, ko es tajā dejā redzēšu? Bet aiziet un pamēģināt un paskatīties, tur ir tik daudz emocijas. Tas ir gaismas, skaņa, kustība un tā enerģija, ko sniedz dejotāji, ir neaprakstāma. Jo viņi vienmēr mēģina tā kā no sevis izskatīt visu ārā. Tiksim tā, ka es, piemēram, atceros teātri izrādē. Kaut kas tur notiek. Es nesaku, teātri izrādes slikts. Teātri izrādes ir amazing. Bet arī dejas izrādes ir krutas. Un tur ir tā inovativitāte, ko varētu redzēt. Un Latvijas kultūras akadēmija
akadēmijas studenti piedāvā daudz izrādes, laikam Zirga pastā. Praktiski, kur meklēt? EKSLV biļešu servis, biļešu paradīze. Bet ir tikai atsevišķo sadaļu, līdzīgi kā, piemēram, opera, teātra izrādes, dzīvajā, man liekas, ka mēs nevaram. Tas nav tā kā Joe Rogan, tā kā Jamie, parādīt, kur ir kādreiz izrādes. Bet viņiem, man liekas, arī ir pirms tam sagatavoti tie klipiņi, kurus tā kā parādīt. Jā. Interesanti. Es nezinu tieši, kur, es vienkārši esmu tajā iekšā, tāpēc es to redzu, bet teorētiski ir Facebook reklāmās ir. Jā, es vienkārši domāju, zin kā, ir atsevišķi, teiksim, tu ieeja kaut kā tur, kas tur biļešu servis vai biļešu kases, kā viņi tur saucās, ir atsevišķi, teiksim, teātra izrādes, ir tur, nezinu, stand-up komedijas, vai ir arī deju izrādes. Es nezinu. Atsevišķi sadaļa. Jūs varat pārbaudīt, lūdzu? Mēs varam mēģināt pārbaudīt, jā. Kur pārbauda? Es šo jautājumu nevaru atbildēt, tāpēc, ka vienmēr es visu uzzinu citādāk. Es tā nemeklēju, man parasti vienkārši atsūta kaut kādu linku. Jā, bet tas būtu tā interesanti, tāpēc, ka, ja tā ir kā konkrēta sadaļa, ja, tu to ļoti labi redzi. Es savukārt mazliet apjūku, jo es nevaru saprast, vai es īsti līdz galam zinu, vai saprotu, kas tas ir, vai nē. Jo it kā jau jā, bet vai tas ir tas pats, ko es domāju? Šis ir gads, lai riskētu. 2025. Paņemat, noriskējat, pamainat savu ikdienu, paņemat kaut ko jaunu. Piemēram, es pagājuši gadu taisīju arī, tā kā izrādi, bet tā kā koncertu, un pārsvarā tur bija tikai savējie, un bija žēl, ka tikai savējie, mums uzstājās tur Fiņķis, Patriša, Bū, Raum, visi tur pēc kārtas, un viņa uzdevums bija dejot kopā ar mums, praktiski paņem mūziķi, iztaisa viņam šovu ar dejotājiem, bet tam mūziķim obligāti arī ir jādejo. Un tāds bija tas koncepts. Okay. Plus vēl mums bija deju studijas, tur kaut kāds dejas, viss tā kā samiksēts kopā. Un bija tik labas atsauksmes, teica, ka nekad nav redzēts tik daudz emociju, tik daudz, jo katra dziesma sanāk ir cita emocija, cita sajūta. Tad ir liriskā, tad pēkšņi ir roks, tad pēkšņi ir hip-hops, tad pēkšņi ir kaut kas atkal maigāks, tad ir reivs kaut kāds, un tu sēdi tajā, un tev visu laiku mainās šīs sajūtas. Un tas arī ir kaut kas, forši, ko varētu apskatīt. Tāpēc es aicinu cilvēkus riskēt un nopirkt to biļeti uz dejas izrādi. Kā ir ar kaut kādiem vienalga vai koncertiem vai izrādēm, vai tā būtu teātra, tur vai deja vai operas, teiksim, izrādi. Tev ir bijis tā kādreiz, ka tu aizēji, piemēram, uz koncertu, un ka tu saproti, šitas nav priekš manis, un pēc 10 minūtēm prom. Jā, protams. Es nesaukšu vārdos. Man vispār mēs tieši tikko runājām ar manu kolēģi par to, ka mums ir tik grūti iet uz pasākumiem, jo mēs vērtējam visu. Jā. Tā, kad kāds gaismas, tas, kur kāds risinājums, viņa ekrāna tik augstu uzlika, kā tas viņam sanāca, vai kā tur ir, un tu jau 20 minūtes esi nokavējis, kas notika. Ja tas nav kaut kāds mākslinieks, kas tev nenormāli patīk, es domāju tikai par tehnisko daļu. Tāpēc man ir ļoti grūti izbaudīt. Un arī, piemēram, es aizēju teātri izrādu, un tā, kā viņi atrisināja šo, ka tas pagriežās tā, ka tas pārvēršas par to, un tad es neredzēju, kā tas izveidojās tur, un kā viņš atnāca tur, un viņam tā parūka ir pielīmēta, un tā pār. Cik mums ir vispār tādi, piemēram, priekškorporatīvā pasākuma, tādi labi deju priekšnesumi, kuru, teiksim, var uzaicināt? Tu zini daudz tādas? Paga, ko? Es domāju, ir korporatīvās cik daudz deju grupas, kuras varētu aicināt un es dzirdēju to, ka pietrūkst daudzi, tādi šova elementi interesanti, kas ir varbūt tur perkusionisti, piemēram, dejotāji, varbūt kaut kāds tur, nezinu, iluzionists vai vēl kaut kas vai kas, un es esmu redzējis, ka ir vairākas tādas tā kā deju apvienības, viņiem ir savi tie tērpi, stili apmēram, tur kas un kā, bet cik tā daudz vispār ir? Es nestrādāju korporatīvajā pasaulē, man ir ļoti grūti atbildēt šo jautājumu, kas tur notiek, tāpēc es īsti nezināšu. Es tik, cik no malas es redzu, ka pagaidām viss ir vienveidīgs. Tas ir tāds... Tāds iespējas mazliet ir, jā. Ir, vai ne? Ir tas The Great Gatsby, tas stiliņš. Viss ir flitteri. Kaut kas bišķiņ no Dienvidamerikas, man liekas,
tagad kaut kas arī nāk pamazām iekšā no Āzijas iezīmēm. Okay, jā. Bet tas, man liekas, ir tas, ko vairāk attiecīgi Kaspars Melāns attīst. Tas ir dots vienkārši. Viņiem ir savs dots, bet man liekas, ka vispār arī pasākuma industrijā Latvijā tieši tagad sāk ienākt mazliet tas aziātu, tas stiliņš. Vairāk varbūt tāpēc, ka kādi organizatori ir, kas palaidz garām uz K-pop ēra jau 10 gadus Latvijā ir tāda atsevišķa pasaule, kur ir apsēsti ar K-pop. Mums notiek šeit pat arēnā vai ķīpslā, kur notiek lielāki, viņi satiekās, un tad viņi visi ir par K-pop, un viņi gan dejo, gan ēd, gan viss, kas tur notiek apkārt. Es, protams, neko par to nezinu, tas tik, cik es esmu redzēju storijos. Zini kā, tu nepazīsti to pasauli, un tie storijos, un skaties, 1000 cilvēki ir sanākuši. Un vienkārši tāds, wow, no kurienes jūs? Es nezinu, kad kaut kas tāds pastāv. Es atceros, kad tu biji LA, tu stāstīji to, kā atšķirās tas vispār tas treniņu process vai piemēram, klipa izveidošanas vispār tas process kā tāds ir, teiksim, tur daudz dejotāji un tā, un ja Latvijā bieži vien cilvēkiem, tur prasa, lai viņi strādā par sviesmājas, tad tur attiecīgi viņiem samaksā. Tu gribi par to mazliet pastāstīt? Jā, dejotājiem pa maz maksā. Cik ir jāmaksā dejotājiem? 2-3 vairāk. Cik šobrīd maksā dejotāji? Es nezinu. Izstāsti, cik, piemēram, pie tevis atnāk kāds mūziķis, un viņš saka, es gribu uzfilmēt klipu, es gribu tur, lai ir daudz cilvēku, kas dejo. Cik viņam tas izmaksās? Parasti viņi nāk un prasa dejotājus bez maksas. Šādi nemaksā dejotājiem. Ja gribi daudz dejotājus. Okay. Ja viņš grib tur, nezinu, 10 dejotājus, vai tas jau ir daudz? Tas ir diezgan daudz. Parasti viņi nevar. Jo gribās, 4? Jo, piemēram, tu gribi kaut ko filmēt, un mēs gatavojamies, trenējamies un veidojam, un visu dienu filmēšanā, gribās, lai katram tie 300-400 eiro ir. Un nevar pavilkt. Tāpēc ja parasti tie ir 100 cilvēki, tad... Viņi parasti ņem brīvprātīgos uz šādu. Tie, kas vienkārši grib pabūt kādā jā, arī klipā. Tas un arī nepieciešama pieredze. Es arī saprotu to, ka ir projekti, kur var iet strādāt par maizi, bez mazliet tev pabaro. Un tas ir ok sākuma posmā, bet tad, kad tu strādājies industrijā 11 gadus, un tad gan vajadzētu jau, lai tev maksā. Kā ir vispār nopelnīt ar dejošanu? Tāpēc jau man ir 10 darbi. Es nezinu, atbildes jautājumu. Bet es sapratu apmēram, bet es zinu, ka starp mūziķiem pastāv bieži vien tāda, tas lielais jautājums, vai ar mūziku vispār var nopelnīt vai nē. Un tad skaidra atbildi ir to, ja tu esi viens no lielajiem mūziķiem, tad jā. Bet ja tu esi viens no tādiem, kas ir varbūt tikko sācis vai netik ļoti zināms, tad visdrīzāk vajag vēl kaut kādas lietas. Kā ir ar dejošanu? Ir līdzīgi vai nē? Jā, noteikti līdzīgi. Ja es, piemēram, koncentrētos tikai uz deju, es varētu nopelnīt dejošanu. Ja tu koncentrējies uz kaut kādu lietu 100% netējā, un tas ir tavs darbs visu dienu, protams, ar to var nopelnīt. Bet es vienkārši, laikam, negribu līdz galam to darīt, jo es gribētu taisīt arī korporatīviem pasākumiem, jo tā ir vieta, kur ir nauda arī mūziķiem. Tas tā ir vieta, kuras nopelnu, un pārējais man ir hobijs bez maz vai, jo korporatīvo pasākumu tiešām tur maksā, bet man negribās vienkārši tajā. Vai pagaidām līst, vai ir tāds posms, vai es nekad tur nelīdīšu, jo kādreiz mēs tur strādājam, bet tagad es nezinu, man ļoti patīk veidot mākslu un vienkārši veidot video. Tas mans aicinājums. Strādāt tiem jauniešiem, viņus attīstīt un pelnīt naudu ar korporatīviem. Man ir kaut kādā 10. vietā, un es neesmu līdz tam vienkārši tikusi. Varbūt kādreiz tur tikšu, bet tā man tiešām ļoti patīk vienkārši mūziķiem strādāt, trenēt mūziķus, veidot tās choreogrāfijas. Kā veidojas? Piemēram, tev droši vien nāk pieprasījumi tur no mūziķiem veidot kaut kādu choreogrāfiju. Tad attiecīgi, piemēram, es iedomājos, varbūt televīzijai kaut kādā reklāmai vajadzīgi, tur tāds, nezinu, 30 sekundžu žūlīts, ko viņi visu laiku tur reklamē. Tas varbūt korporatīvie. Kas vēl ir kaut kādi tādi deju pasniegšana. Deju pasniegšana, jā, bet ir vēl tādi pieprasījumi, tādi izteikti, kas... Kaut vai arī mēs tikko bijām seriālā Vācu Mocarts,
un tur mums vajadzēja būt tā kā fona aktieriem, bet mēs arī dejojām. Jā. Tas ir tāds, ka mēs aktieri varam būt. Okay. Mēs varam dejas izrādīt, nevis dejas izrādīt, bet... Un viņiem arī jāsagatavo tā kā tā... Viņi mūs sagatavo. Viņiem jau bija sagatavo. Jā. Viņi mūs trenēja. Un teātra izrādes vienmēr ir dejotāji, kabarē kaut vai, taču tur arī dejotāji. Ja tu pasties apkārt, visu kaut kur ir dejotāji. Viņi outsourco, jā? Vai viņiem ir savs kāds horeogrāfs, kas ir piesaistīts, kas to dara uz vietas? Es nezināšu. Teātra izrādēm, jo man liekas, kad... Es neesmu tajā pasaulē. Es neesmu tajā... Nē, spētīs nekad? Man neinteresē baigi. Es neinteresē, bet man vienkārši nav sanāca. Visticamāk, ka viņiem ir kaut kādi horeogrāfi, kas tur strādā, un tad viņi piesaista kaut kādus dejotājus. Izstāst par mūziķiem, piemēram. Mūziķis grib savu klipiņu, viņi grib, lai ir horeogrāfija un lai ir kaut kāds tāds, viņu tāds... signature moves kaut kāds vai kaut kādas tās, man liekas, Bermudu divstūriem ir ļoti tipiski, ka viņiem ir kaut kādi vairāk tie deju soļi, kas ir tieši tādi, un tad cik grūti to ir vispār izveidot to horeogrāfiju, un cik tas laika aizņem, un cik tas izmaksā? Grūti nav vispār, tas ir tīpaši man personīgi tas nav grūti, tāpēc, ka man ir jau sistēma, kā es to daru. Man ir ļoti svarīgi, piemēram, atnāk mūziķis, un viņš no sākuma jau parāda, kas viņš ir. Viņš pakustās, un es no viņa tā kā vēl kārā tās kustības. Es nedodu savas kustības, bet es viņa kustības pataisu skatāmākas. Okay. Jā, tā ir tā mana sistēma. Un es mēģinu to pašu cilvēku tā kā atvērt, jo mēs visi esam dejotāji kaut kur sirdī. Okay. un tad no tā es to apstrādāju, un man, nezinu, varbūt tā ir kaut kāda sastāmaņa, jebkas, kaut kas nāk no augšas, ka man vienkārši tas ir redzams. Un tad es strādāju ar to, ja nepatīk mūziķim, mēs pārtaisam. Cik ilgi tas aizņem? Mēs to varam gan stundas laikā izdarīt, gan vairāku stundu laikā, ļoti atkarīgs no cilvēka. Un kāda ir bijusi pieredze iepriekšējā, jo ir arī tādi, kas ir super jau atraktīvi un jau apmēram zina. Piemēram, jau zina apmēram, ko viņa grib, viņa atnāk un viņa jau kustās un tāds aiziet un viņa jau liek no sevis iekšā un es dažreiz gāju viņas koncertiem, skatījos, kā viņa dabiski kustās un viņas dabiskās kustības pēc tam liku tā kā iekšā horeogrāfijā, kas viņai jau nāk ārā, kurā brīdī zina, kā ir dziesma akcenti. Viņa tur pacēja roku un tāds, šo mēs liekam horeogrāfijā iekšā, jo viņai tas jau ir iekšā. Man nevajag atsevišķi to mācīt. Un tad tā kā jūs sanāk izaiet cauri tam posmam jau pie tās mūzikas attiecīgi un skatāties jau, kas ir tās dabīgās kustības un tad liekat vienkārši vēl klātē. Tieši tā. Un tad es paņemu, vai es dažreiz varu uzreiz to izdarīt, piemēram arī Agnese Rakauska, viņa jau zina, viņa piemēram atnāk, viņa tā, es gribētu tā kustēties, un tad mēs arī to saliekam. Bet ja nezinu, tad es paņemu tā kā pauzīti vienu dienu vai pastos video apstrādāju, un tad es nākamajā dienā, un tad es uzlieku, vai arī man uzreiz uznāk. Es nekad to nevaru paredzēt, jo tā ir māksla, un mēs zinām, ka mākslu nevar paredzēt. Jā. Viņi vienkārši veidos. Bet, piemēram, varbūt skatās, klausās kāds jaunais mūziķis, un cik tas, viņi grib uztaisīt klipiņu, bet viņi grib arī tā, lai koncertus arī tiek efektīvi. Cik viņiem tas izmaksātu? Tagad jau vairāk cilvēku, tikko bija viens cilvēks. Nē, varbūt tas ir viens solo artists, varbūt tā ir grupa vai kā savādāk. Vajag, mēs runājam. Es vidēji prasu, pats tagad neesmu, ir īstenībā jauns gads, un es neesmu apdeitojies uz savu cenrādi, jo es neesmu strādājis. Tev nav jāsaka obligāti par savu cenrādi. Tu vari pateikt vienkārši, cik tas industrijā izmaksā. Es nezinu, ko citi prasa, man ir 0 nojausma, bet es kādreiz man šeit prasīju 70 € stundā. Vai arī, kad ir kaut kāds gabala projekts, ja es zinu, cik ilgi tas ir kaut kādi 300-400 €. Ja tas ir uz visu dziesmu, man ir jāveido un jāstrādā vairāk stundas, bet tur man ir telpas, un tas tur arī iekļaujas. Okay. Tas ir tāds plusiņš, ka man jau ir savu vide. Nu, restīvi, līdz kaut kādiem 500 €, piemēram, viņi var iekļauties attiecīgi, atnākt, uztaisīt visu horeogrāfiju. Visu sataisīt, varbūt pat lētāk. Riktīgi stilīgs šitais tā. Kameras varam salikt uzreiz. Idejas kaut kādas, jo es jau ne tikai kustības uzreiz ir, kāds tev ir apģērbs, kā tu apģērbu kustināsi. Varbūt kamera kaut kāds leņķis vai lēca, kā mēs viņu pieliksim, kā ar to strādāsim. Tur var rakties un rakties, tāpēc tā cena ir tāda, ka beig ir jāsaprot, kas ir nepieciešams. Beig apstuveno, Jā. Jā. Jā, un par tām cenām īstenībā ir arī, ka
atnāk mūziķi un iedod savu budžetu, un es tajā budžetā arī mēģinu iekļauties. Arī tā ir. Ja man patīk projekts, es dažreiz varu arī bez maksas strādāt, tāpēc tas viss ir tik ļoti strečīgi. Kā atšķirās, piemēram, tur budžets, nezinu, vajag klipiņu ierakstīt, pieņemsim, viens pasaka, man ir 100 eiro budžets, otrs pasaka, man ir 1000 eiro budžets. No tā būs tā kā efektīvāks šaus, tur būs vairāk dejotāji, kur ir Jā, tā protams. Tas ir ieguldītais laiks, cik stundas ir ieguldīts. Ja, piemēram, pa 100 eiro mēs atnākam bez mazliet tur pusotru stundu, padarbojamies un tā kā dzīvo savu dzīvi. Jo, ja es gribu, lai es esmu arī filmēšanas laukumā, tā ir papildus maksa. Tāpēc par tiem 100 eiro vairāk būtu tāds. Kur tas ir gala rezultātā visvairāk jūtams vai redzams, tavuprāt? Kur kas droši vien ir pats svarīgākais? Paskatro vairāk to jautājumu. Restīvi, pieņemsim filmējot klipiņu. Viens atnāk, nezinu, mums ir 100-200 eiro. Mēs tur esam tikai stundiņu padarbojušies vai divas, studijā visu iedevuši, safilmējuši, piemēram, to materiālu, viņi var tur, filmēšanas procesā visu to darīt paši. Un tad atnāk otrs, viņš saka, man ir 1000 eiro, mēs tur esam 3 reizes izgājuši visam cauri, visu samācījušies, tā tu vēl esi filmēšanas laukumā un tam līdzīgi, bet gala rezultātā klipiņš vienam vai otram, viņš būs tāds pats, vai viņš tā kā jūtam atšķirsies uz kaut kādu... Varētu uztaisīt eksperimentu. Jo es nezinu. Tas ir arī beigās noteikti atkarīgs no cilvēkiem, kas filmē. Es zinu, tas no tāda uzņēmēja, faktori, teiksim, daudziem nav svarīgi, kā tikt, piemēram, līdz klientam, bet, piemēram, ir svarīgi, cik tu iztērē to budžetu, pieņemsim, nezinu, piemēram, liekot sociālos tīklos, teiksim, vai kaut kādās tur Googlēs vai TikTokos vai vēl kaut kur, teiksim, reklāmas, piemēram, TikTokā varbūt iztērēsi 2 eiro, lai piesaistītu vienu klientu, kaut kādā tur Googlē vai kaut kur citur, tu iztērēsi 300 eiro, jā. Tad skaidrs, ka tev ir, tā kā jāsaprot, kas ir tā liela starpība. Šis ir vairāk saistīts ar paša, piemēram, mākslinieka mentālo arī, vai kaut kādu to drošības sajūtu. Jo, piemēram, ja es esmu klāta, mēs esam vairāk atstrādājuši, tur ir kaut kas sarežģītāks, kaut kas vairāk ieliks, tu drošāk jūties un tu drošāk performē, un, ja es esmu klāta, es arī uzreiz palīdzu tehniskas lietas darīt. Es varu arī vadus pacelt, es varu pabīdīt filmētāju, es varu pateikt, kas ir šeit, es varu iedvesmot, vai bieži vien ir bijuši tāds dziedātājs, kas nevar atvērties kamerā, bet, ja es esmu klāt, es viņus iesildu arī fiziski, tas ir tā kā treniņš bez maz vai, un es viņiem tur kliedzu virsū un runāju, tā kā esmu cheerleader, kā sēdēteni šiem cilvēkiem, un tieši tas viņu performance kļūst labāka tajā video. Jā. Tā kā grūti pateikt, bet ja tu, piemēram, jau esi profesionāli, es nezinu, jāuztaisa eksperiments. Labs jautājums. Kā ir, pieņemsim, ir kaut kādi deju stila vai vēl kaut kas, ko, tu saproti, tas nav mans, un tur es vispār tādā lauciņā nejancos? Es pārdējas nemāku vispār. Pārdēja, ok. Jā, bet es tikko biju tajā Mocarta seriālā, mums bija pārdējis, mums bija jādēļ. Man liekas, cits neatlika kā mācīties un vienkārši darīt. Tāpēc grūti pateikt, ko dejošana, un ja man ir tie pamati, es sapratu, ka es varu laikam gan arī jebko iemācīties. Es nevarētu breakdance iemācīties, jo tur vajag baigo sagatavotību. Piemēram, man liekas, ka tev, teiksim, nav tās, viss tās tautas dejas un tur viss dziesmas vajag un tā. Vai es kļūdos? Vispār nav, nekad mūžā neesmu dejojusi, bet es, kad koledžā mācījos, mums bija tautu deju eksāmens, bet, sakam, nebija ne uz vienu lekciju, un es tāpat viņas 7 noliku. Man tev viens cits interesants jautājums. Okay. Tu esi droši vien redzējusi daudz visādus interesantus mākslinieks un tā. Kas ir interesantākais, ko tu esi redzējis viņu raiderī? Es neredzu raideri. Piemēram, kas viņam ir backstage kaut kas uz galdiem tāds interesantāks varbūt, vai kaut kas, ko neredz parasti cilvēki? Tik sarežģīts jautājums. Tu pat vari nestāstīt, kam tas ir. Tu vari izstāstīt kaut ko tādu, ko, ko neviens nekad mūžā nebūtu iedomājies. Es zinu, kur ir grupas, kur narkotikas liek raiderī. Bet, tas jau, man liekas, melnais raiders saucās, kaut kā tā. Jā, bet tur apslētām frāzēm, protams. Man vairāk ir problēmas ar to, ka kaut kas nav ielikts. Tas ir Latvijas grupas, starp citu, vai ārzem? Jā. Okay. Es pārzemi nezinu. Kas tāds varētu būt? Jo tā ir lieta, kam es vispār nepievēršu uzmanību. Un galvenais, kas atnāk, ka ir kafija un ēdiens,
un ja nav, es esmu ļoti dusmīga, un ir brīži, kad nav. Bet vislabākie ir tā kā, kad tu brauc ārpus Rīgas uz citām pilsētām, jo mazāk pilsēta, jo vairāk tev apkalpos un vairāk būs sēdietas, un jo foršāk būs uztaisīts ārprāt, es vienkārši dievinu braucu, jo mazāk, es jums saku, tur bez mazvai tur vecmāmiņa uzvārīs zupu un atnesīs un noliks, un tu vienkārši ēdīs zupu pirms uzstāšanās, bet Rīgā tu atnāc un tur ir 2 maizītes, un tāds... Tas, kas ir Rimī nopirkts. Kaut kāda siera salāta vēl, un tāds, tas ir tas, ko es ievēroju. Pārējais, jā, es tiemžēl neesmu ievērojis, būs tagad jāpavēro, jo man ļoti vienalga. Tad, sakam, nekas tāds izlacošs nav bijis. Kas tev pašai mīļākais projekts bijis, ko tu esi strādājis? Visi kā bērni. Visi, jā, visi. Neviens, kas tev vienāk prātā uzreiz. Man ļoti patīk strādāt televīzijā. Bet tāds viens mīļākais. Tagad bija tās aukartas skatos un vispārējais. Bija tāds foršs challenge, kad tev pāris dienās ir jāskatos. Piemēram, pirms man bija studijas, strādāja tādā šovā, aizmirsu nosaukumu, nē. Kaut kāda fabrika. Talanta fabrika? Nē, bet kādas vēl bija fabrikas? Kādas vēl bija fabrikas? Kas bija vēl viena, kas bija pēc Talanta fabrikas, bija vēl viena fabrika kaut kāda. Kur Liena Bērziņa šeit uzvarēja. Pele viņa bija, laikam. Anyways, un tas strādā tā kā vairākas nedēļas. Tu atnāc, tev otrdienā iedod dziesmu, un tev piekdienu jāfilmē, un tev 7 dejas jāuztais un jādejo, un jāizdomā stils un tērpi, un viss ir jāsagatavo, un tad ir tā filmēšana, un viss. Man ļoti patika tas posms, bija jaun arī, un tas bija tāds viens no mīļākajiem projektiem. Tie bija tie paši, visas tās aukartas akadēmijas, tas viss, kur viņi fināls taisīja vienmēr reiz nedēļā molā, kur... Nē, tad vēl bija pamazu. Nē, tas bija sen. Tas bija vēl Šito mēs filmējām Essentialā. Okay. Šito fabriku. Var tā arī tā, kas tā ir fabrika? Essentials jau bija tad, kad bija tie šovu mali. Varbūt tas jauc kaut ko. Es nezinu. Zinu, ka Essentials bija ļoti ilgu laiku atpakaļ. Ew. Es tur pats gāju šitais te, tad, kad es vēl tur nedrīkstēju iet, bet hei, kurš gan to nav darījis? Jā, mēs vienu no šoviem filmējām, tā kā Essentials, tās galvenās skatos. Kuru? Neatceros. Pēc tam jau kinostudijās esmu nocīvojis ļoti daudz. Izstāst, kas no choreogrāfijas vai dejošanas ir tāds svarīgs skatuves ziņā, ko varbūt bieži nofēlo, tā teikt. Kaut kur, nezinu, vādi ir pāri, kaut kur nepadomā par kaut kādu no tehniskās puses? Drošiem stiprinājumiem vai vēl kaut ko. Laikam mēs sāksim ar to, mēs runājam par to mūziku, ka nevienmēr dejotājiem nodrošināt labi dzirdamu mūzika, ka tas visu laiku ir jāatkārto. Hei, var mums uzgriezt, hei, mēs gribam arī dzirdēt, kas tur skan. Jā. Un tīpaši ir dzīvās bungas, mēs gribam baigi dzirdēt mūziku. Vādi, tas ir klasika, bet tagad, kad vairs nav tie grīdas monitori, vādi ir mazāk. Tagad pārsvarā viss ir uz bezvadu sistēmām visādām. Tā kā tas ir vieglāk. Bieži viņi vienkārši basistu noliek mums pa vidu. Tas ir tāds klasiskais. Tu dejo un vienkārši basists. Tad tev viņam apkārt jādejo kaut kur. Bet to mēs esam pieraduši. Kas vēl tāds? Mūs neapgaismo bieži. Aizmirst tā kā ieslēgt gaismu. Viss ir izgaismot, izņemot. Jā. Okay. Tas ir tāds klasisks. Mums vienā zelta mikrofonā, es neatceros, kurā gadā, viņi bija nopulējuši grīdu, un viņi tā, mēs atvainojamies, mums ir jauna grīda, un mēs uzkāpjam, un vienkārši ledus tur ir. Tā, ka tu stāvi, un tu slīdi štāte nost. Un tas tajā zelta mikrofonā arī daudz nokrita. Tas bija tagad tas bija tagad sākās karš. Tieši tas bija pēc 2 dienām, tas zelta mikrofons. Un vienkārši atceros, ka viss bija tā kā slikti, mums ir slikts garas stāvoklis, neviens negrib šo svinēt, un mēs uzkāpjam uz grīdas, un vienkārši... Okay. Tā slīdi projām, un mums tur ir jādejo. Tas bija tāds ļoti izaicinošs, bet bija tāda awkward dejošana, tā kā dejo. Nenokrīti. Bet šo baigi grūti, man liekas, tas... kā var vispār pastrādāt? Tad, ļoti grūti. Tajā zelta mikrofonā daudz nokrita. Mēs ne, bet bija tādi, kas tur stāstīja arī... Reperi bija, kas skrēja un vienkārši pūs sejas un piecēs. Man liekas, ka Rihards bija tas, kurš stāstīja, ka bija zelta mikrofons, tā gāma tagad ir, ja?
Un vai tur, vai es jaucu kaut ko? Varbūt ne gammā, varbūt kaut kur citur. Bet, restīvi, izslēdzas gaismas, un viņiem tagad ir visiem jāiet, un tur ļoti vienkārši varēja nokrist no skatuves. Jā, protams, klasika. Cik bieži sanāk no skatuves nokrist kādam? Es esmu 2 reizes nokritus, bet nekas traks. Bet tā kopumā, tā ir klasika tumsā. Tā tumsā ir jāuzkāp skatuves, tumsā jānokāp. Mēs esam uz to trenēti, jo arī, kas sacensības notiek kaut kāds, vai uz tām, kad tumsā uznāc, un pēc tam tumsā nonāc. Dziedātāji varbūt ir mazāk trenēti. Bet mēs esam diezgan. Bet viņi bieži līmē tās ģipačkas, kas ir tumsā spīd uz grīdas. Tām vajadzētu būt obligāti. Ok. Kad tā kā apkārt pa perimetru, ja? Kaut kāds pa maliņas, ka ir iezīmētas, vai uz sienas ir kaut kāda tāda uzlīmīte, tādām vajadzētu būt noteikti. Kā ir ar kaut kādām traumām? Ja tu tur, nezinu, dejo un satraumējies un vienkārši turpina dejot ar visām sāpēm. Jā, man tiešraidē vienreiz salauza pirkstu. Mēs runājam, tagad sāk atcerēties. Tas bija, LTV bija kāds populārs raidījums par mūziku. Sens noslēgos kāds 2009. Gads varētu būt. Mēs Geto Games reklamējām, mēs kāši uzstājāmies, un man viena meitene vienkārši uz pirksta uzkāpa. Salūst dzirda, kā viņš salūst, bet tev jāatceļās un jāturpina dejot, un ir tā, kad tu nodejot, tev ir jāapsēž un sāks interviju. Un es pārstāvu deju pa Geto Dance, un es apsēžos, un vienkārši es jūtu, kā man sāk uzpamt roka, un viņi grib ar mani runāt, man tāds vienkārši tieši raidē. Viņam tāds, what the fuck, kāpēc mēs nerunājam tā? Un pēc tam man cēlbakiem teica, es tev viņu izraušu, nolikšu vietā. Labi, ka es tā neļāvu, jo tieši būtu vienkārši izrāvs man kaulus. Okay. Kā ir ar jaunajiem dejotājiem, kur vislabāk viņiem iet mācīties dejot? Ja neskaita, ka pie tevīm uz studiju. Bet, kur tas tik sarežģīts jautājums? Mums tāds vispārīgs uzdod. Ejiet dejot, kur sirds jūs aicina. Bet kā saprast, kas tā patīk? Izmēģinot. Izmēģinot? Jā. Ok. Kas ir tavprāt stili, kas ir obligāti jāizmēģina? Ne pārdejas, nē. Nē, kāpēc ne? Šķiet, ka es būtu laimīgi, ja es būtu mācījusies pārdejas. Es vienkārši nestrādāju, tāpēc, ka es neesmu mācījusies. Un tas ir tāds rops manā karjerā. Tā. Kas jums jāsaprot, jums sirsniņai jāsako līdzi, noteikti. Es zinu, daudz cilvēks, kas skatās deju video un domā, es tā gribētu dejot. Ejiet un mēģināt. Jo visur ir tās iesācēja programmas, un sāk no pamatiem, un visi var dejot. Es apsolu, visi var dejot. Ok. Bet ir piemēram tā, ka tur, nezinu, kāds saka, es bērnībā tur, nezinu, pie spoguļa tur dejoju, man ritīgi patikās, kā es dejoju, un tā kā tas arī kaut kādu, to... Vai tas dod kaut ko? Priekšzināšanas, tā kā dejot, vai tas ir vienkārši tā kā pašam priekšpēc? Man šķiet, ka es tāda biju, jo es sāku dejot tikai 15 gadu vecumā, pirms tam es vienkārši visu laiku kaut kur kustējos, un tad tā nopietni sāk apgūt 15 gadu vecumā. Bet ir zinātniski pierādīts, ka tad, ja tu skaties dejošanu, tad arī kaut kādi muskuļi jau reaģē uz to tavā ķermenī. Ja tu daudz skaties dejošanu, arī pakusties, jā, protams, tas palīdz sajust ritmu vispār, jā, bet mēs visi, paskatieties uz zīdaiņiem, viņi visi dejo, viņi uzreiz pirmā lieta ir nevis staigāt, bet dejot. Dejot ir tik dabiski un normāli un droši nekautrēties, un nepastāv tāds 2 kreisās kājas, un ja viņas ir 2 kreisās, tas ir kaut kas unikāls. Un mūsdienās mēs ejam uz kas man šodien to vārdu, es nevaru viņu izrunāt. Inovatīvitāti. Jā. Pasaule ir atvērta un droši veidojot savu deju stilu. Okay. Tev ir Latvijā kaut kādas vietas, kur tev ļoti patīk uzstāties, vai kur tieši, ja tu zini, ka tur ir jāuzstājās, tad tur būs, nezinu, šaurs skatuves drīzāk, vai tur nebūs, teiksim, backstage, vai nezinu, vai es turien gribētu. Es teicu, atsūtu man tas jautājums, pirms tam es būtu apdomājusi, jo šis ir tāds, esmu šeit bijusi Latvijā uz visām skatuvēm. Un es pārspīlēju, protams. Uz 80% no skatuvēm. Ir kaut kādi kultūras, bet tagad jau viss ir tik ļoti attīstīts. Zini, kas ir? Tad, kad ir brīvā dabā, tad es vienmēr tā, kad
Jo, ko nozīmē brīvā dabā? Tu uzkāp uz skatuves, viņa ir netīra. Viņa ir smilšaina, vai tur ir bijis lietus, viņa ir slapja. Mēs vienreiz uzstājāmies Rīgas svētkos un bija Oskara ceremonija tēma. Mēs paši bijām saģērbti kā Oskari, bet mēs bijām nopūsti zelta krāsā. Un visa grīda bija sarkans paklājs, bet bija vētra ārā, un viss tas paklājs bija slapšs. Un mēs dejojām uz tā slapjā paklāja. Pirmkārt, gandrīz augstējāmies, otrkārt viņš slīd. Viss pēc kārtas tur. Arī. Pamēģini padījot uz slapja. Es neesmu dejojis uz slapju paklāju, kur Pamēģini. Es nezinu, vai es uz paklāju kā tā esmu kaut kur ārpusē vai kaut kur uz skatuves. Es vispār, man liekas, skatuves beig nedejoju. Kur tad tu dejo? Mājās pie spoguļu bērnībā. Tur gan, jā. Jā, tad laikam viss, kas ir ārā. Ja nav uztaisīts atsevišķi backstage, dažreiz ir vienkārši blakus mājā backstage, bet ja backstage ir telts, kur nav nostiprināta, tad ir tādi, un tu pārģērbies vienkārši arī dubļos vai smiltīs, un tad ir tā nepatīkami. Bet tā no iekštelpām šeit viss ir ok. Jā, ok. Es zinu, ka mūziķiem brīžiem ir tā, ka traucē kaut kāds akustikas vai kaut kas tāds. Ja ir labs skaņotājs, tad jau viss normāli. Tāpēc citreiz es tā iedomājos, līdzīgi kā tu saki, ka varbūt tur vadi būtu viens jau tāds tehniskais iznāms, kā tie ir faktiski uzliek, bet varbūt ir kaut kas, kas ir kaut kādu ļoti nērtu uziešanu, noiešanu, tur, nezinu, kaut kā, kad nav kaut kāda priekškara, teiksim, kaut kādai, nezinu, kultūras namam vai kaut kam tādam. Jā, vienalga. Tā jau, man liekas, ar tavu pieredzi tur droši vien... Ja mēs nekad neesam pirmie, tur tā lieta, kad vienmēr mūziķis sāk vai bundzinieks sāk viens pats, un tad grupa, un tikai tad mēs pievienojamies, ka jau visi ir uzkāpuši, mums nekad nesanāk kopā kāpt. Okay. Vai nokāpt, tāpēc šeit ir ok. Ir bijis tā, ka mums ar Bū ir viena dziesma, kur mēs sniedzam ziedus, komplimentu piruetēs, un tad, ja ir grūti nokāpt no skatuves un iedot ziedus, tad ir bijušas problēmas. Ir tā, ka viena meitene, viņai bija tāda ķēde apkārt, un viņa iesprūda tajā sētā, viņas visu dziesmu vienkārši iesprūda vienā vietā, viņai ķēdi iesprūda, viņa ar tiem ziediem stāvēja vienkārši uz vietas. Un nevarēja nekur. Kā ir vispār, kaut kādos koncertos vēl joprojām ir populāri visādas tur ziedi vai kaut kāds mantiņas mest uz skatuves vai kaut tā? Es zinu, ka telefons tagad ir sākuši mest. Ļoti slikti. Jā. Tas varbūt man nav gadies. Man ir gadies, ka man iedod telefonu, es pafilmēju, bet tā, ka vienkārši met. Es nezinu, crazy. Es redzēju arī vienu mūziķi, kas paņēma to telefonu, kas bija uzmests uz skatuves un vienkārši aizlidināja, cik vien viņš tālu varēja. Tāpēc, ka, cik var? Jā, kaut kādā, man liekas, gadies. arī aizbraucot uz kaut kādiem tur, kas tur pozitīvs vai summer sound un tā tālāk. Tur arī ir daudz tie mākslinieki un jauniešiem, kā es uzmetu telefonu skatuves, tepat viņš kaut kur būs, es viņu dabūšu atpakaļ, bet man būs materiāls, kā tur pasaules slaveni, tur superzvaigzni, ja tagad iefilmē ar manu telefonu video. Interesanti, jo, piemēram, šajos festivālos no sētas līdz skatuvei ir diezgan liels attālums. Es nezinu, kā viņi dabūt atpakaļ tos telefonus. Viņi varētu uzmest, un, ja viņiem pamet atpakaļ. Bet tā teoretiski ir diezgan liels attālums. Nav tā, ka cilvēki ir pie skatuves. Nekā tā nav. Jā. Tur ir tā kā tur ir vismaz kaut kāds 1, 2 vai 3 vai cik tur. Bet jā, tas ir tāpat, kā tu minēji pirms tam, ka iet laiks uz priekšu, un tāpat arī cilvēki tik daudz vairs nestaigā uz klubiem. Tāpat arī koncertos, man šķiet, ir diezgan daudz, kas mainījies. Tāpat kā ienāca, kad visi pēkšņi tur ar telefoniem, planšetēm filmēja un tā tālāk. Un tagad sāk jau tur mest telefons uz skatuves. Interesanti, kas būs. Ir kaut kāds tāds trends, ko tu esi pamanījis? Man kaitina, ka filmē visu laiku. Es nesaprotu, ka viņiem tas vajadzīgs. Man šķiet, ka Latvijā tas ir mazāk. Latvijā nofilmē vienu storiju un visu, bet vienam ārzemju koncertos viņi visu koncertu filmē un pēc tam mēģina monetizēt to, ieliekot iekšā internetā. Okay. Tas ir tik skumji vienkārši visu filmēt. Tas jau, man liekas, līdzīgi kā tu nofilmē jaunā gada salūtu,
kuru tu vari skaitīt tieši cik nevienu reizi tu viņu apskaties pēc tam. Jā, nu, bet galerijā viņš varbūt saglabājas, un tad mums vajag lielāks telefons ar lielāku atmiņu, jo nepietiek vietas visiem tādiem salūtu video. Ne, bet tajā pašā laikā es esmu filmējis savu mīļus koncertus, tā ka pa pāris tur sekundēm, un es viņus esmu skatījusies. Man te jautā, kas skatīsies? Es skatos. Es joprojām skatos daudz koncertus, kurus esmu bijusi, ja tas ir man ļoti mīļš mūziķis, un tā bijusi lieliska pieredze. Es skatos joprojām tos video. Ik pa laikam man atgriežos tur. Diezgan daudz, kas ir, ko es iefilmēju, jo man veidojot sarunas sevišķi vai ar klientiem vai ar kādu, bieži vien ir kaut kāds tāds mazais flashbacks, kur, šitas bija tik forši, vai kā tur dejoja, vai ko. Mēs, piemēram, kāzās gandrīz vienmēr izspēlējam tādu, mums ir tāds dance battles, kur sacenšās attiecīgi. Tad tomēr mājās tikai nedejo. Es jau nedejoju, es varu to darīt. Visi pārējie dejo toties, jā. Nē, nu labi, es varu arī ar viesiem arī uzdejot, nav jau tā, ka es neesmu tur kādreiz uzdejos, jā. Bet jā, ir tas, ko mēs taisam, un tā, kaut kur man ideja pazud, ko es gribēju pateikt. Bet varbūt izstāst vēl pirms mēs dodamies jau pamazām uz noslēguma fāzi. Izstāst, kā tev veicās ar podkāstiem, jo es zinu, ka tu pati raksti podkāstus, pie tevis vēl raksti visādas podkāstus un tā. Kā tu līdz tam vispār nonāc un kā šobrīd tas viss izskatās, kur var atrast tos visus ierakstus un kur var tev klausīties? So, E-Frequency podcasts, droši YouTube, Spotify, Apple podcasts un visur, kur jūs klausāties savus podkastus, es tā ceru. Ja nav, rakstiet. Un šis podcasts ir mans aicinājums vai neaicinājums. Tas mans sapnis vienkārši runāt ar cilvēkiem, jo man ļoti patīk uzzināt cilvēku noslēpumus. Man ļoti patīk uzzināt, kā viņiem iet dzīvē. Un teorētiski to varētu darīt pie kafijas, zini kā. Bet būs drīzāk labāk atnāks uz podcastu nekā uz kafiju. Dažreiz tas arī krīpīgi, ka es uzaicinātu uz kādu uz kafiju un tad mēģinātu dabūt no tā cilvēka visādas noslēpumus un uzdot jautājumus tā kā darba intervijā. Tad būtu, what the hell? Un tāpēc podcasts ir lieliska platforma, kuras var slēpties aiz šī nosaukuma un uzzināt par cilvēkiem dažādas lietas, ko izmantot gan sev, gan arī kur nodot skatītājiem. Ļoti sautīgi iemeslu dēļ es to daru, tāpēc es to neesmu tā monetizējusi un es to tik ārprātīgi nereklamēju un nestrādāju ar to. Bet es, protams, gribētu to nākotnē darīt, tāpēc mēs tur mēģinām Patreon taisīt, un turpināt priekšu, mēs arī kaut tehniku varētu nopirkt, un, vismaz, lai kaut kas iet uz priekšu. Un es citiem no sākuma devu, bet es sapratu, ka man tomēr izdevīgāk ir nedot, jo vienmēr kaut kas saplīsa. Tagad es rakstu, man nekad nekas neplīst, vienkārši es ierakstu un viss kārtībā, bet līdz kā cits paņems reiz tehnika kaut kur saplīst, vai kaut kas notiek, vai kaut kas tāds, un tas... Tieši mikrofonu vai... Jebkas. Varbūt viss random lietas. Tur vārds pēkšņi mikrofonam nestrādā. Zooms nestrādā, kur mēs ierakstam to visu. Baterijas beigušās. Bet, tāda sīkuma, kas man nekad negadās, bet citiem visu laiku gadās, un tas bija pārāk liels stress. Un tā kā es no tā naudu nesaņēmu, tad man tas tā nebija izdevīgi. Tāpēc es teikt pats rakstu savus raidījumus vienkārši. Un bez... Bet tev ir tas E-Frequency un grāmatu tas klubs, ne? Tas esam E-Frequency. Praktiski E-Frequency ir tas lielais nosaukums un apakšā ir raidījumi. Un teoretiski 3 raidījumi apakšā, kas ir tās intervijas, man ir grāmatu podcasts, un tad man ir viens ar tādu Martu, kur mēs vienkārši pārunājam kaut kādas lietas. Mēs saucām pa pļāpas, bet man vairs nepatīk tas nosaukums, tāpēc viņi vairs negribu runāt, un es nezinu, kāda būs nosaukums. Viņš vienkārši būs zem E-Frequency, bet praktiski tā ir platforma, kuras parunājos, un es gribu izteikt savu viedokli. Skaļāk, jo, piemēram, kurā tredā tur ir tik ierobežoti kaut ko pateikt. Instagram storijos arī tur, kurš klausīsies man stundu, un tad šī platforma ir lieliska vieta, kuras var vienkārši bazarēt un uzklausīt citus cilvēkus. Un vienmēr es domāju par to izaugsmu un iedvesmu. Tas ir mans tas pamatmērķis. Ok. Ko? Tad es domāju, ka mēs varam arī pamazām noaproties. Kas ir viena lieta, ko es tā noteikti gribu vēl pavaicāt? Jautājums nākamajam viesim, ko tu gribi pavaicāt. Tas var neobligāti būt saistīts ar pasākumu nozari. Tas var būt arī kaut kas cits. Jebkas, kas nāk prātā.
Ok, ja tava dzīve būtu grāmata, kā sauktu šo nodaļu? Nodaļa vai grāmatu? Šo nodaļu dzīves. Okay. Ja tava dzīve būtu grāmata, kā sauktu šo dzīves nodaļu? Labs. Paldies. Šis jautājums, ko es uzdodu arī savā podkastā, E-Frequency. Dāmas un kungi, jā, šodien mēs bijām Lielais notikums podkāstā, pie mums bija ciemos E-Frequency vadītāja podkāstā Ieva Bitaniec un arī Deju studijas projekts vadītāja un daudz kas cits ceļotāja, attiecīgi augsto pelžu. Augstās pelžu, mēs neparunājam par veselību, ok. Jā, veselīgi būtu forši. Jā, veselīgi dzīvesveida piekritēji un visādi kā savādāk foršs cilvēks. Tātad, jā, pie mums ciemos Lielais notikums podkāstā sadarbībā ar Nordic Events un Skaņa gaisma. Tāpēc paldies, ka skatījāties un klausījāties šo epizodi. Mēs tiekamies jau arī nākamajās epizodēs un čau, lai visiem forša diena. Atā! Paldies.